Sveicināti! Mani sauc Elvis Jaunzems, un es šobrīd turu rokās vienu no šī gada vislabākajiem tāruņiem. Tas gandrīz visu izdara pareizi un atzīmē visus ķekšus. Es, protams, runāju par LG G4. Es jau nepilnus 2 gadus kā savu ikdienas tāruni lietoju LG G2, un lai gan tam ir dažas nepilnības, to arī 2015. gadā var nosaukt par lielisku tāruni, kurš ievies vairākas inovācijas, kuras, labākā vai sliktākā izpildījumā, ir pārņēmusi visa tāruņa industrija. Tad nāca klajā LG G3, kurš bija pirmais Latvijā pieejamais tārunis ar Quad HD ekrānu, lāzera autofokusu, un kurš, pateicoties tā plašajām funkcijām un salīdzinoši zemajai cenai, bija ļoti pieprasīts Latvijā. Tieši tādēļ man ļoti interesēja, kāds būs LG G4, un ar lielu prieku pēc 2 nedēļām, kuras pavadīju to lietojot, var teikt, ka tas ir lielisks. LG G4 priekšpuse tagad ir pilnībā melna, vairs nav tas pelēkais zods, kas bija G3. Un tas izskatās kā hibrīds, kas radies apvienojot dizaina īpašības no LG G3 un OnePlus One, varbūt arī nedaudz Nexus 5. Man vēl aizvien nepatīk lielais un atskaitošais LG logotips zem ekrāna, bet visādi citādi priekšpuse šķiet tīra un sakārtota. Telefons ir nedaudz lielāks par G3, par spīti tam, ka ekrāna izmērs ir palicis tāds pats, proti 5,5 cm, kas nozīmē to, ka ekrāna sāna apmalītes ir kļuvušas lielākas. LG G2 un G3 bija pazīstami ar savām superšaurajām apmalītēm, un G4, lai gan tās nav tik šauras vairāk, man patīk daudz labāk, tāpēc, ka tagad ar dēlnu vairs nespiežas ekrāna malas, kāds bija G2. G4 sāna ir veidota no spīdīgas platīnkrāsas plasmasas, un, manuprāt, tā ir visvājākā telefona daļa, jo šāda šķietama lēta plasmasa sajūta ziņā izteikti kontrastē ar aizmugurējo vāciņu, kurš ir veidots no ādas. Jā, tā ir īsta āda. Bet svarīgāks par to ir fakts, ka LG G4 ir vienīgais starp mūsdienu flagmaņiem, kuram aizmugurējais vāciņš ir noņemams. Tam arī baterija ir izņemama, un arī atmiņas karte ir maināma. Tagad, kad pat Galaxy S6 ir veidoti ar nenoņemamiem stikla korpusiem, LG G4 ir vienīgais no flagmaņiem, kurš vēl aizvien domā par tādiem noģiem kā mums, kuriem patīk pirkt papildu baterijas un labot tāruni pašiem. iFixit šam telefonam ir iedevuši 8 balles, atzīmējot, ka jebkuru daļu var nomainīt, izmantojot tikai skrūvgriezi. Un man tas ir īpaši svarīgi, jo LG G2 tas bija daudz sarežģītāk, jo viss tur ir salīmēs kopā ar līmi, baterija, ekrāns un pat dažas no šlaifēm. Bet nu atpakaļ pie ādas vāciņa. Tas ir pieejams dažādās krāsās, un katram no variantiem ir citādāka tekstūra, bet man gadījās brūnā versija. Ādas vāciņš sajūtu ziņā atgādina kvalitatīvu maku. Tam ir gan šuva vidū, gan tā raupjās sajūta, kas ir ādai, gan ādas smarža. Diemžēl tam ir arī visi ādas mīnusi. To var viegli sasmērēt, apbružāt, saskrāpēt, un, lai gan LMT man palūdz par šo ierīci izturēties īpaši saudzīgi, man gadījās kaut kā atstāt vienu tādu vareni izteiktu strīpu uz ādas korpusu. Ceru, ka viņi to nepamanīs. Par laimi LG kastītē iekļauj vēl vienu vāciņu, kurš ir veidots no daudz piezemētākas plastmasas. Tas sajūta ziņā atgādina G3 korpusu, un tam ir viegls romba formas raksts. Es šos vāciņus mainīju tāpat kā drēbes, ikdienā valkājot vienkāršo plasmasas korpusu, bet svētku reizēs, piemēram, izlaidumā, līdzņemot tādas korpusā ietērptu G4, kas pie man uzvalk izskatījās lieliski. Ādas korpuss ikdienā nav tik praktisks kā ierastā plasmasa, bet tas vismaz ir kaut kas interesants un unikāls. Kā jau iepriekšējiem 2 modeļiem, arī šim telefonam bloķēšanas uz skaļuma pogas ir novietots aizmugurē, kas, manuprāt, ir izcila vieta šīm pogām, un es brīnos, kādēļ citi ražotāji vēl nav pārņēmuši šo ideju, jo tā ir tik loģiska vieta šīm pogām, un tās vienlīdzētu var aizsniegt gan labroči, gan krēļi. Un, ja tomēr pogu izvietojums nepatīk, tad atgriežas arī iespēja pieklauvēt pie ekrāna, lai to atbloķētu. Man patīk tas, ka šajā tārunī katrs sāns ir ieliekts. Gan horizontāli, gan vertikāli tam ir viegls ieliekums. Līdz ar to telefons ir ļoti ērts plaukstā. Tiesa gan uz galda novietots tas šūpojas, tādēļ rakstīt īziņas uz galda būs nedaudz neērti. Viegli ieliekts ir arī šī tāruņa ekrāns. To var pamanīt tikai, ja tā pamatīgāk ieskatās, bet lietojot to gan var just. Atgādina nedaudz Nexus S un Samsung Galaxy Nexus, kuriem arī bija viegli ieliekts ekrāns. Kopumā telefons dizainiski šķiet kā uzlabots G3, saglabājot visu praktisko un apvienojot to ar nedaudz elegances. Bet žēl, ka šim telefonam nav bezvadu lādēšana un ka skaļrunis vēl aizvien ir aizmugurē. Tas, protams, ir skaļš, bet jēgas no tā nav, ja to aizsec plauksta.
LG G3 bija viens no pirmajiem telefoniem ar QHD izšķirtspējas displeju, un kā jau vienmēr pirmajiem, arī tam bija jāskars ar dažādām problēmām, kuras izlabos nākamā paudze. G3 saskārās ar divām. Pirmkārt, ekrāns bija relatīvi blāvs salīdzinājumā ar Full HD konkurentiem, un otrkārt, ekrāns patērēja daudz vairāk jaudas nekā 1080p displeja, kā rezultātā G3 dažviet bija pat lēnāks nekā G2, un tam arī bija sliktāks baterijas darbības laiks, lai gan abiem telefoniem bija vienāds baterijas un līdzīgi čipseti. Jaunajā modelī ir jaunais Qualcomm Snapdragon 808 čipsets. Ir labs iemesls, kāpēc LG izvēlējās nedaudz vecāku čipsetu nekā Snapdragon 810, tāpēc, ka 810 ir ļoti liels problēmas ar pārkaršanu. Man bija iespēja palietot divus telefonus ar šo čipsetu, HTC One M9 un Sony Xperia Z3+. Un tie abi kļūst nepatīkami karsti ne tikai spēlējot spēles, bet arī skatoties YouTube HD videoklipus un updatojot aplikācijas. Tāpēc ir ļoti labi saprotams, kāpēc LG izvēlējās 808, nevis 810. Benchmark ir viena lieta, bet ikdienas lietojamība ir pavisam cita lieta. Un to, ka šim telefonam ir vājāks čipsets, gandrīz nevar pamanīt, jo viss tāpat darbojas bez nekādām aizturēm un ļoti ātri. Telefons darbojas manām ātrāk nekā LG G3, tā kā īsumā jauda nav problēma šim telefonam. Pats ekrāns izmantoja jaunu tehnoloģiju, kuru LG nosaukuši par Quantum Display, bet būšu godīgs, man nav ne jausmas, ko tas nozīmē. Par ko man gan ir jausmas, un ļoti daudz jausmas, ir tas, ka ekrāns ir tik ļoti košs un kvalitatīvs. Melnās krāsas ir ļoti dziļas, kas parasti nav raksturīgi LCD displejiem, un krāsas savukārt ir ļoti košas. Apvienojumā ar augsto izšķirtspēju šis ir, manuprāt, tikpat labs kā Samsung Galaxy S6 displejs. Samsungam gan krāsas ir nedaudz košāks, bet LG G4 ekrāns ir daudz detalizētāks. Katrā ziņā abiem telefoniem displeji ir neticami labi. Šis telefons izceļas arī ar tā kameru, kuras izšķirtspēja 16 megapikseļi, un kurai ir optiskā attēla stabilizācija, un kuras diafragma ir f1,8. Tās attēli ir ļoti asi, un tās krāsas ir ļoti košas un sulīgas. Blakus kamerai ir ne tikai lāzera autofokus, kurš ļauj fokusēties ļoti ātri, bet arī krāsu spektra sensors, kas daudz precīzāk regulē baltā balansi. Tāpat arī tumsā attēla ir viena no labākajiem starp telefoniem pateicoties stabilizācijai un diafragmai. Lai gan vairāk telefonu mūsdienās tiek aprīkoti ar tā saucamo Pro režīmu, jeb manuālajām kontrolēm, LG G4 tās ir visplašākās, piedāvājot regulējot manuālo fokusu, baltā balansu, gaismjatību, slēdžu ātrumu un ļaujot bildes saglabāt RAW jeb ieeldatos, lai tos vēlāk varētu apstrādāt daudz plašāk nekā parasts JPG failus. Bet, ja tas liekas par sarežģītu, ir pieejams arī vienkāršais režīms, kur tā tikai jānospiež uz vietas, kur grib fokusēties, un visu pārējo izdarīs kamera pati. Kopumā LG G4 kamera ir, manuprāt, šobrīd vislabākā starp Android telefoniem, un tas ir viens no vislielākajiem iemesliem izvēlēties LG G4. Telefona baterijas ietilpība tieši tāpat kā abiem iepriekšējiem modeļiem ir 3000 mAh, un tā man izvilka līdz dienas beigām aktīvi lietojot, un līdz otras dienas vakaram to mērenāk lietojot. 4G tīklā lietojot internetu, telefons ar vienu lādiņu sasniedz nedaudz zem 4 stundām screen on time, un kas gan ir labāks rezultāts nekā Galaxy S6 un HTC M9, nobāla labāko 1080p ekrānu priekšā, ar uzsvaru uz LG G2, kurš man izvilka līdz pat 7,5 stundām screen on time. Vilšanos sagādā divas lietas. Numur 1, kā jau teicu iepriekš, telefonam nav bezvadu lādēšana, un numur 2, lai gan telefons pats atbalsta ātro uzlādi, tā kastē nav iekļauts ātrais lādētājs. Telefonu darbina Android 5.1 Lollipop, kuram pāri ir LG interfejs. Es domāju, ka daudziem mana kanāla skatītājiem ir ļoti skaidri zināmas manas domas par ražotāju interfejsiem. Proti, ka tie ir bezjēdzīgi un katrs telefons šajā pasaulē būtu labāks, ja tas izmantotu tīru Android, kāds ir Nexus ierīcēs. LG interfejs, vismaz vizuāli, nav nekāds izņēmums, jo tas atgādina dīvainu mīksli starp Android, TouchWiz un nedaudz iOS. Bet, ja ir izskati iemācās sadzīvot, tad LG interfejs patiesībā piedāvā dažas patiesi noderīgas papildu funkcijas. Man, piemēram, patīk iespēja regulēt tastatūras lielumu, kā arī no Samsung pārņemtais multivindow. Un, pie tam, LG telefonos ir labākā un iespējami bagātākā kameras programmatūra starp Android telefoniem, kā arī, manuprāt, vislabākais tālvadības pults atbalsts. Tā kā jā, lai gan es būtu
vēl priecīgāks, ja LG G4 būtu pieejams ar tīru Android. Nevar arī gluži teikt, ka programmatūra arī esošajā G4 būtu slikta. Tieši pretēji. Kopumā, kā jau es teicu apskats sākumā, LG G4 atzīmē visas čekšas un eksāmenā dabū A līmeni. Tam ir lieliska kamera, kvalitatīvs ekrāns, pieņemama baterija un laba ātrdarbība, un pats svarīgākais – izņemama baterija. No pavisam personiski skatu punktu es varu teikt, ka es šo telefonu būtiski apsveru kā savu nākamo ierīci, sūtot savu godam kalpojošo G2 pensijām. Telefons maksā aptuveni 600 eiro, un tā ir būtiski augstāka cena nekā veciem modelim, kurš arī vēl aizvien ir mūsdienīgs tārunis. Tādēļ liela daļa skatītāju jautās, kādēļ ņemt G4 nevis G3? Īsumā var teikt šādi. LG G4 ir košāks un spilgtāks ekrāns, tam ir arī labāka kamera, un tas ir manām ātrāks par veco modeli. Arī G3 vēl aizvien ir lielisks tārunis, un par savu cenu tas ir ļoti labs pirkums. Un ja tev jau ir G3, tad, manuprāt, nav vērts pirkt jauno modeli. Bet, ja pēc jaunu telefonu, tad kamera, ekrāns un jauda, manuprāt, ir labs iemesls piemaksāt vairāk, un telefons ir vērts savu 600 eiro. Tiesa gan, iepriekšējie divi modeļi ļoti ātri kļuva manām lētāk nekā to sākuma cena. Tādēļ, kas zina, varbūt arī G4 pēc dažiem mēnešiem būs super pirkums. Paldies tev par skatīšanos! LMT par testa ierīci! Abonē šo kanālu, un ja tev šis video patika, zini, kur pogu tev jāspēlē.